Ziņu turpinājumā par to, ka elektrības cenas kāpums varētu nebūt tik strauji kā prognozēts iepriekš. Par to vairāk pēc brīža. Kijevā noticis Ukrainas vēsturē pirmais praids. Seksuālo minoritāšu gājiens ilga tikai 20 minūtes un iztika bez rietumos ierastajiem spilgtajiem un provokatīvajiem tērpiem. Mājas Urska turpina. Laikā, kad daudz vieta Rietuma Eiropā seksuālo minoritāšu pārstāvju tiesības tiek atzītas, Ukrainā un citviet bijušajā Padomju Savienībā antipātijas pret homoseksuāļiem un citiem seksuālo minoritāšu pārstāvjiem joprojām ir spēcīgas. Varas iestādes gājienu rīkošanu bija aizlieguši, bet vairāk nekā 60 parlamenta deputāti bija parakstījuši vēstuli ar aicinājumu noteikt aizliegumu maijā un jūnijā rīkot jebkādus seksuālo minoritāšu pasākumus. Mēs šeit esam pulcējušies, lai organizētu gājienu cilvēktiesību aizstāvībai un arī, lai protestētu pret geju diskriminēšanu Ukrainā. Lesbiešu un geju tiesību aizstāvi bija ieradušies arī no Dānijas, Nīderlandes, Norvēģijas un Vācijas, un rokās turēja varavīksnes karogus un plakātus. Atšķirībā no līdzīgiem gājieniem citviet Eiropā, Kijevā šis pasākums notika bez spilgtiem un provokatīviem tērpiem. Praida organizatori ieteica dalībniekiem ģērbties ērtās drēbēs un kurpēs bez papēžiem, lai viņi pēkšņu uzbrukumu vai kautiņu gadījumā varētu vieglāk aizbēgt. Kopumā gājiens ilga tikai 20 minūtes. Kur tīģeris līdz nāvei saplosījis dzīvnieku kopēju. Tīģeris 24 gadus vecajai Sārai Maklējai uzbrucis lielo kaķu